Zakti Automobile D intervija ar cietušo un jaunākās krāpšanas schēmas Vācijā. Nesen jau stāstīja, kā mans paziņa Vācijā ielidojas 22 000 eiro. Un šodien man priekš jums ir stāsta turpinājums. Šoreiz jums pat būs ekskluzīva iespēja noklausīties pilnu stāstu no paša cietušā. Latviešu, kurš jau ilgus gadus nodarbojās ar autotirdzniecību tieši Vācijā. Manuprāt, ļoti interesants materiāls, no kura mācību varēs paņemt gan tirdzniecības uzņēmumu, gan privātpersonas. Tā kā esam ļoti uzmanīgi skatoties mašīnas Mobile D. Aizskrienot notikumiem pa priekšu, uzreiz varu pateikt, ka šādā schēmā var iekrist arī cilvēks ar pieredzi. Nopirkām aukcionā mašīnu, un tagad viņi jāatved uz Vāciju, citur Beļģija 400-450 km. Un tā kā Vācijā visu laiku ir viena platforma, kur transporta kompānijas sniedz savus pakalpojumus, un cilvēkam vai kaut ko atvest tur no Beļģijas, Luksemburgas, Vācijas, viņi atkal liek iekšā, kā saka, savas kravas, ko viņam vajag atvest. Viena mašīna tur vai 8 mašīnas, un tad viņi savā starpā kontaktējās un sazinās ar tām firmām, lai viņas atvest. Un sanāca tā, kad bija viena firma, pa labu cenu, piekrīt atvešanai, rītā tur krausimies, un sanāk, cik tur no Beļģijas 4-5 stundas jābrauc. Ok, maksimums 6. Mašīna nav vienu dienu, otru dienu, trešo dienu. Zvanu, telefonu izslēgt, nekas neatbild, WhatsApp neatbild. Sākam saprast, ka kaut kas nav kārtībā. Ka laikam kaut kas ir aizdīts vai kaut kas ir noticies. Un tad kaut kādā 4. 5. dienā atnāca WhatsAppā īziņa angļu valodā par izpirkumu, ka mašīna atrodas pie manis Itālijā. To sākuma cena bija 2000 eiro izpirkums pa mašīnu. Bet tad jau tur tā summa jau sāk kāpt uz augšu, un jau uzkāpt līdz 3,5, man liekas, un nav tikai gribēja kriptā pārskaitīt, nekādas nodošanas, un tad sapratām, kad mašīna ir nozagta, un neviens, protams, nekādas naudas neskaitīja, tāpēc, ka tas risks arī pārskaitīt naudu, un tu tāpat savu mašīnu nedabūsi. Tad sākās visas procedūras, policijas, Vācija policija, Beļģijas policija, bet, nekādas cerības mums nedeva. Teica, ka tas viss ļoti ievilksies tur uz mēnešiem, pat varbūt tur uz gadu, kamēr viss to atrisinās. Jā, mašīna likšot Interpolā un tā tālāk. Un jau samierinājāmies, ka tas viss ilgi vilksies un jau, kā saka, par to mašīnu aizmirsām. Un tāpēc kaut kādām 2 dienām es eju internetā, mobilē, skatījos cenas un skatos, mūsu mašīna jau tirgojās mobilē par ļoti zemu cenu, zem tirgus vērtības. Un sāku tās bildes skatīties, tā kā mums bija izdrukas no vērtēšanas, kādas bija defekti, skrāpējumi, buktes, un sāku vairāk to mašīnu pētīt, un tā ir tā mašīna. To pašu nobraukumu tikai bija izmainīts mēnesis, tā mašīnai bija 1. mēnesis 22. gada izlaidums, internetā bija ierakstīts 5. mēnesis 22. gada. Un tā kā viss tā situācija notika Vācijā, Hannoveras rajons tas bija. Telefons bija norādīts, tirgoja privātpersonu, bet nebija ne adrese, nekas. Un tā kā mēs sapratām, ka no vācu numuru labāk nezvanīt, tad sarunājām paziņas, klients, kas pazvanīja no ārvalstīm, painteresēties par to mašīnu un paprasīt mašīnas dokumentus. Ekspedīcijas firma pie saņemšanas arī saņēma oriģinālos dokumentus no mašīnas, 2 atslēgas, viss kā pienākās. Un gribējām no tā cilvēka izmānīt mašīnas dokumentus, lai paskatītu šasīs numuru. Un tad tie cilvēki sazvanījās no citas valsts ar akcentiem, ka mēs to mašīnu gribam nopirkt, vai kaut kas vēl ir iespējams pa cenu. Un teica, ja šodien braucat, pērkat to mašīnu, tad mēs esam gatavi vēl 1500 nolaist. Lai jūs saprastu, tā mašīna stāvēja internetā pat 23 500, nākamā lētākā bija 26 000, un tad jau tur aiziet 27, 28 un 30. Tad jūs saprotat, ka kaut kas jau nav tīrs ar to mašīnu, ka viņi ir tik lēti internetā, un vēl 1,5 nolaiž, tad sagājās uz cenu 22, un sarunāja, izmainīja adresi, uz kurien ir jābrauc, un paprasīja tas cilvēks, kam mēs palūdzām, lai viņš pazvan par to mašīnu, painteresējās, lai atsūta mašīnas dokumentus, jo mums vajadzēja šasī. Par cik mobilē D bija norādīts 5. mēnesis, bet kā fakts bija 1. mēnesis 22. gads. Pārdevējs atteicās mums sūtīt šasiju, tas jau bija mazliet aizdomīgi, kāpēc viņš to dara, bet viņš bija uztaisījis tādu bildi, kur bija redzams stūrī pirmā reģistrācija, un pirmā reģistrācija sakrita ar mūsu aizdīto mašīnu, tur bija, man liekas, 14. 1. 22. mūsu aktos visur bija, un tad
Es ar kolēģi pakonsultējos, un es teicu, ka tā ir nevis 100%, bet 1000% mūsu mašīna. Viņš sazinājās ar policiju, un visi izstāstījām to schēmu. Mēs jau izdomājām, kad mēs braucam, mēs maksājam 2000 rokas naudu, un it kā pēc 4-5 stundām būs autovedējs ar vēl 20 000 skaidrā naudā, un mēs to mašīnu šodien savācam. Uz ko, protams, pārdevējs piekrita, atsūtīja adresi, visu, kur jābrauc skatīties. Mēs sakāpām pa mašīnām. Un tad es braucu pirmais uz Hanoveras pusi, tā kā 450 km uz vienu galu. Un policijai bija lūgums, lai viņi neko neizjauc, kad mēs gribam to procesu paši iesākt, un pēc tam viņi noslēgs. Un man bija jau palicis kaut kāds kilometrs vai pusotra, es vēl sazvanījos, es saku, ka tas ir baigais risks, jo es nezinu, kas man tur sagaidīs. Kādas bandas tur, viss kaut kas tagad Vācijā notiek, duršanas, šaušanas, tā tālāk. Un policija negribēja riskēt ar to. Viņi pieņēma lēmumu arī kopā ar manīm uzreiz pie tās mašīnas piebraukt, lai viņi nepaspētu nekur aizmukt. Un tas sanāca, kad mans kolēģis brauca, viņš bija 6 km attālumā no tās vietas, un viņš bija ar kriminālu policiju jau, un es biju ar, kā saka, parasto civilo policiju. Mēs piebraucām, un tur jau stāvēja 2 cilvēki jau pie tās mašīnas. Viņi mūs gaidīja, kad mēs atbrauksim. Protams, viņiem bija šoks tāds, ka viņi jau nekur vairs nevarēja mukt. Viņiem jau bija jāstāv. Un tad sākās. Un sanāk, ka tā bija vienkārši parasta privāta māja rajons. Viņa tā mašīna bija nolikta bez numuriem, bez neko. Vienkārši stāvēja, viņi pat tie cilvēki tur nedzīvoja. Kaut kur uzreiz no visām pusēm sāka viens pievienoties, vēl viens, kaut kādi arābi, melnie, var redzēt, ka ar kaut ko nelegāli nodarbojās, pēc izskata. Un viņi kopumā jau tur bija jau 7 vai 8. Un es jau sapratu, ka droši vien kaut kādi grupējumi, kas ar to nodarbojās, vienkārši kā pienāca, kā piesekt tos pārējos. Un tad sākās policija, krimināla policija. Mašīna bija īstā, mašīna mēs atradām, šasija sakrit, viss kārtībā. Tikai uz loga bija aizsprausta melna lapiņa, lai no ārpuses nevarētu redzēt šasiju, lai šasiju var paskatīties tikai zem motora telpas. Tas viss bija ar nolūku noslēpts, lai neviens to nevarētu atrast. Viņi sāka ņemt ārā rēķinus, ka viņi to mašīnu ir nopirkuši Hamburgā. No kaut kādas sievietes ar lietuviešu pasi par 10 000 eiro, oficiāli nopirkta. Iesniegums tika iedots policijā un viņi izsludināja Interpolā to mašīnu 22. augustā, 2. septembrī viņi to mašīnu nopirka Hamburgā no kaut kādas sievietes. Policija viņiem uzdeva jautājumu, kad viņi nenodarbojās ar autotirdzniecību, bet skatoties uz automobīli, viņi saprot, ka par 10 000 tādu automobīlu nevar iegādāties. Vai iegādāties sistu vai ar lielu defektu, bet ne pilnīgi veselu mašīnu. Tās jau ir pirmās aizdomas, ka kaut kas jau nav tīrs, un tad sākās visas prasīšanas, pārbaudes un tā tālāk, un negribēja viņi to automašīnu atdot, ne atslēgas, ne dokumentus, neko, ilgi tur spītējās, bet tā kā policija ir kaut kādas tiesības, tad palūdz viņam visu atdot, un tad sākās nākamais. Mašīna ir atrasta, it kā jāved esot uz policijas stāvokli, tālākās lietas izmeklēšanai. Un tad pienāk policists un saka, mums ir jāatvainojās, bet mums īstenībā nav pilnvaru to mašīnu tagad paņemt. Un mans kolēģis saka, kā tas ir, jums nav pilnvaru? Tāpēc, ka policija Vācijā to nevarot darīt, tas viss esot caur Vācu prokuratūru. Kas tagad zvanīs uz Vācu prokuratūru, kā to mašīnu tagad savāks un tā tālāk. Tad krimināla policija pazvanīja uz prokuratūru, tur ir jātaisa pieteikums, tad viņi dod atļauju, kad var izsaukt evakuātoru un to mašīnu aizvest uz policijas stāvvietu, līdz tālākai visai izskatīšanai, kurš ir vainīgs, kurš nozag un tā tālāk. Mašīna doto brīdi atrodas Hanoverā, policijā, protams, ir nolīgti advokāti un tā tālāk, un tas viss, kā saka, tik ātri vēl nebūs, droši vien būs 1-2, kamēr viss tas atkal nokārtosies un būs viss pierādāms. Pateikšu tā, nozogot automašīnu, policija nedara neko, saimnieki paši viņu atrod un izsauc policiju, un viņi pasaka, ka viņi atkal neko nedara. Tā kā viss beidzās plus mīnus uz labo pusi, un mašīna ir atrasta, un tas bija pats galvenais. Un atbraucām atpakaļ jau un umierinājamies visi jau, un paiet 2 dienas, un kolēģim zvana nepazīstams numurs, viņš domāja, ka zvana pa mašīnu, pa sludinājumu, un paceļ telefonu, un tur stādās priekšā cilvēks, arī autotirgonis no Vācijas, aizmirst no kuras pilsētas.
Viņš ir dabūjis man kolēģi numuru caur platformu, kur arī viņš ir pasūtījis autovedēju firmu, kas to mašīnu savāks, un viņa mašīnas ir arī nozagtas, jo tā platforma teica, ka jā, mums bija arī iesniegums no firmas tādas un tādas par automašīnu zādzību, kad jums ir portālā kaut kādi cilvēki, kas nodarbojās ar krāpniecību, un kaut kā tās mašīnas no tiem leasingiem dabūna ārā ar visiem dokumentiem, un pēc tam viņas tiek tādā veidā notirgot par ļoti lētām cenām, un neviens viņas nevar atrast. Mums tas liekas vienkārši priekš Vācijas, tas ir nereāli. Ja kādam tas ir jāstāsta, tad neviens tam netic, bet tiešām tā ir realitāte tagad. Un tas cilvēks iekrīt uz vēl dārgākām mašīnām, tur bija kaut kāds Range Rovers Velours, tur 70 vai 80 tūkstoši eiro, un Audi A6, kaut kas arī pie 30, kaut kas 35 tajā cenu kategorijā. Un, protams, arī bija ātri, viss operatīvi. Ko es gribu teikt, ka tam cilvēkam, otram, kam viss tas process notika tieši tāpat kā mums, viņam bija tieši tādas pašas izziņas par katru mašīnu, par cik mašīnas bija dārgākās cenās, par katru prasīja 4000 eiro, un atkal pārskaitījums tikai kriptā, nekādas naudas nodošanas, nekādas tikšanās, tikai caur kriptu, un tu mašīnas dabūs apakaļ. Bet garantu to neviens nedod tam. Un, protams, ka viņš to arī neizdarīja, ātri tika organizēta atkal policija pēc lokācijām. Audi bija atslēgta signāls, tieši tāpat kā mūsu Audi bija atslēgts, jo iesnieguma arī bija oficiālā Audi. Viņi pēc lokācijas gribēja paskatīties, kurā punktā mašīna atrodas, bet signāli bija mašīnā izslēgti, un viņi mašīnu neredz, kur viņi ir. Ar Range Roveru viņam paveicās. Range Rovers pateica policijai, kur atrodas mašīna. Mašīna bija uz robežas starp Vāciju un Luksemburgu. Mašīna stāvēja parkplacī ar Luksemburgas numuriem. Protams, atslēgas nebija, dokumenti nav, vienkārši noparkot uz kādu brīdi, droši vien, lai viss apklust. Tā kā vienu mašīnu jau saimnieks ir dabūjis apakaļ, bet bez reģistrācijas dokumentiem un bez atslēgām. Otru mašīnu mēs viņam ieteicām meklēt portālā, kur visi liek sludinājumus, kur tirgot mašīnas. Un viņš ieiet iekšā un viņš atrod savu Audi, kas tirgojās tur pa 15 000 lētāk zem tirgus vērtības, Hamburgā. Portāls, viņš saucās vispār eBay Kleinanzeigen, tur šausmīgi daudz liek arī savas visādas privātās lietas un automašīnas un visu kaut ko, bet tas automātiski viss tāpat nonāk mobilē D un visi to redz. Un tas cilvēks, kam nozag divas mašīnas, viņš savu mašīnu atrod atkal Hamburgā, pa to pašu adresi, mašīna maksā 15 000 lētāk zem tirgus vērtības. Un mēs redzam, ka schēma laikam darbojās, viss notiek, un cilvēks ir viens un tas pats, kas to dara. Un, es pats biju ceļā, vakar es saprotu, ka viņiem bija norunāta tieši pēc tādas pašas schēmas, kā mēs braucām mūsu Audi skatīt, it kā pirkt. Viņiem bija jau norunāts ar policiju, ar visu, kad viņi brauc it kā šodien to mašīnu pirkt. Jo vakarā viņa bija uzlikta uz rezervāciju, ka viņa ir rezervēta, bet šodien man nav nekāda informācija, kā tur viss beidzās ar to, vai viss notika tieši tāpat kā ar mums, vai viņi atrada to mašīnu, vai tā bija īstā, vai man vēl informācijas nav. Bet otrs plačā īpašnieks, viņš ir gatavs arī visā tajā pieslēgties, lai mēģinātu noķert tos vainīgos, jo kā saka, mūsu laikos jau bija pases var viltoti visu kaut ko, un interesanti, kad tas viss notiek Hamburgā, un to tirgo kaut kāda sieviete ar lietuviešu pasēm, un naudas izpirkumi nāk no armēņu telefonu numuriem, kas ir arī jocīgi, tā kā tur ir, es domāju, ļoti labi organizēta visa tā schēma, kā tas viss notiek. Ko es vēl aizmirstu pateikt, kad tās transporta kompānijas visas ir ar fiktīviem datiem, transporta kompāniju datiem, ka tas viss ir nelegāli un viņi visu to tagad dara, it kā tas viss ir oficiāli, bet visi tie firmas dati, viss ir fiktīvi uztaisīts tajos portālos, kur cilvēki interesējās par autotransportiem un tā tālāk. Tādas ir tās pagaidām beigas un sākums atkal citai kompānijai ar nozagtām automašīnām, bet mūsu mašīna ir atrasta,
Pagaidām viņi ir arestā, viņi ir jau policijas stāvlaukumā, gaidām pagaidām rezultātus. Nu, es domāju, ka visu paši dzirdējāt un visu sapratāt. Un stāstu morāli arī uztvērāt. Pirmkārt, esam prātīgi, uzmanamies no lētajām cenām un rūpīgi pārbaudam dokumentus. Skatāmies izcelsmi, skatāmies pārdevēju, tomēr ir kaut kādas indikācijas, kuras var liecināt par problēmām nākotnē. Un ja acis ir aizmiglojis labā cena, tu viņus mierīgi var palaist garām. Pie kam jums jāatcerās, ka šādā situācijā jūs mierīgi varējāt iet Mobildē, nopirkt to mašīnu no privātā, pa ceļam pārbaudīt visās iespējamās datubāzēs, kā ar vertikāls, auto DNA un visi pārējie. Pie kam jūs pat varējāt paspēt Latvijā to mašīnu piereģistrēt, un pēc pāris nedēļām, kad viņi izsludina meklēšanā, pie tavām durvīm vienkārši pieklāvē policija un to mašīnu konfiscē. Un otrkārt, vienmēr ņemiet pārbaudīt un vēlams vietējo pārvedātāju. To, ka mums šim pakalpojumam nav labākā cena tirgu, mēs paši ļoti labi zinām. Tāpēc arī speciāli to nereklamējam. Pie kam tā mūsu nosauktā cena ir mazliet augstāka tieši tāpēc, ka mēs vedam sev un neatkarīgi no tā, kur tās mašīnas ir sapirktas. Un es neticu, ka kāda transporta kompānija sūta tukšu autovedēju uz Vāciju pa zemi, lai izbrauktu visu to maršrutu, kur braucam katru reizi mēs. Lai izbrauktu visu Vāciju un salasītu katru mašīnu savā Vācijas galā. No biznesa viedokļa tas pasākums absolūti nav rentabls. Bet tas, ka viņš ir drošs, īpaši priekš mums, pilnīgi noteikti. Dzintarzemauto.lv. Paldies!